Šumīnska! Marks Bičevskis kā Rīgas sastāvā bieži parasti realizē bullīšus, pēcspēles metienus, un skatīsimies, kā viņam veiksies šādā līmenī. Bruklers pret Bičevski un ripa vārtos! Māris Bičevskis! Skaisti apspēlē bērnu Brukleru. Ņižavīs stilā var teikt. Un Ņižavīs gan tur no uz otru pusi. Jaunam uzbrucējiem vēl viens papildus treknis plusiņš. Rīgas Dinamo uzvar ar 3-2 un izcils Māra Bičevska pēcspēles metiens. Uzvaras vārti Mārim Bičevskim. Arī paliek Vitis zonā, Ozoliņš. Iespējams, kapteiņi visvairāk arī pie 3. Un vārtīs, Andris Ozoliņš hat-trick spēlē. Jā, Cepuras laukumā mēs neredzēsim, protams, Čehovā, ja spēle risinātos Rīgā, tad nopietni. Noteikti laukums tiktu piebērts ar Cepuriem par godu Sandu Ozoliņu hat-trickam. Šī spēle ir pelnīta uzvara. Rezultāts taču vēl jāmaksā. Arnāskis grib ar kādu izreikināties. Ozoliņš iesaistās cīņā, ne tikai 2 vārtus ir gūs, bet arī parādīja saviem spēlētājiem, ka tomēr, ja šādi provocē, tad ir jāiesaistās cīņā. Tiešām atliek tikai pasmaidīt par šādām epizodēm, ko Lundmarks arī dara. Ko citu vajadzētu? Un Sandis Ozoliņš, protams, ļoti labi. Sandis Ozoliņš glāb savu jauno partneri, Cibuļski no Jabloņska, jo, principā Sandis šeit nospēlēja vēlreiz parādot kapteiņu cienību piemēru. Spādas izspēļ paņēmiens. Akepāns, Kotsa, piespēle, Lukvenijus! Akepāns. Un tikai tagad skaties, es jau par kautiņš trāpa tiestas un biežām arī mūsu hokejs. Sejā iebrauc Žirtam Akepānam Makāraus un turlīnīties. Tā arī gadās. Gluži vai tā mēs varētu teikt šajā epizodē, bet man nekādu noraidījumu šķiet viņi nesekos. 2-1. Piespēle! Un revārtos! Žirts Akepāns! Atgriežās ar kūtajiem vārtiem. Karlis Kēmans. Kārsums metiens garām vārtiem. Miķels Rēdlīgs piespēl vārds priekšā. Kārsums! Un ir vārtos! Uzvārds! Jānis Bruks pieliek punktu šim maratonam. Vairāk kā 90 minūtes. Tā īsti, Jānis, tā īsti negrib skatīties, jo tas bija pārāk forši un pārāk mānīgi uz īsti brīdi. Tā vēsture ir viss, jā. Jau no spēles trešās trešdaļas mūsu vārtos ir Māris Jučers, uzpratījuši Krisam Holtam. Kas notika? Jā, labi. Es nezinu, kas notiek, bet... Esmu viss kārtībā. Miķelis Rēdlīgs, 2-0. Visām zonām mazāk par minūti. Atlicis spēlēt vairākumā, Miķelis Rēdlīgs. Lielisks izklājies! Miša, bravo! Tiešām, šis ir nopietns pieteikums top 7 augšgalā. Pagaidām ārpus konferences. Viennozīmīgi. Sajuka veseli 2 Atlanta aizsargi ar savām ātrajām raķetes kājām. Miķels Rēdlīgs viņus apskrēja. 3-2. Miķelis Rēdlīgs. Un tagad piespēles vārds piežies par 2-1! 2-1! Fantastiski!
iespēja viņam uz vārdu priekšu. Viņš savu iespēju izmanto. Esam ieguvuši vienu uzvaru Nižnij Novgorodā izbraukumā un uz Rīgu dosimies labā noskaņojumā. Sērijā rezultāts 1-1 un visi dodamies uz arēnu. Grūtāk vai vieglāk? Jā. Klausies, te jau tik daudz stostos un nevar daudz parunāt, bet parādīsim šito arī publikai, jo, kā jau es teicu, ir bijuši daudzi svarīgi un skaisti, bet šie ir par tiem skaistākajiem. Un īstenībā jau mēs nevaram tā daudz zalīt vēl tos 100 nostmiķa, lai var noturēt. Vispirms tev rokas Paldies, pieredzi. liels, paldies par... Gan par to, ko tu izdarīji tajā mitišķu laukumā, par to smukumu, un, protams, arī par to svarīgumu, gan, kad mēs vinējām beidzot to Ulfu. Ulfu Jā, vinējām. tas arī pareizi, jā. Arī tā ir vēsture, un Tā arī tur tu savu rokas vēsture, pielici. tieši tā. Gatavamies izlasēji? Jā, tieši tā. Viss kārtībā.